Sveicināti, lampas draugi, sveicināti cieņpilnu sarunu un svarīgu diskusiju draugi. Prieks jūs redzēt tik plašā skaitā spoguļteltī. Jūs esat sanākuši runāt saulainā sestdienas vakarā par ļoti smagu, bet svarīgu tēmu. Man sauc Rita Ruduša, man ir uzticēts moderēt diskusiju ar nosaukumu kad pornogrāfija ir daļa no bērnības. Šo diskusiju var vērot arī tiešsaistē, lampas mājaslapā, tāpēc, ja jums ienāk prātā kāds, kuram noderētu arī piedalīties šajā diskusijā vismaz virtuāli, lūdzu padodiet ziņu WhatsAppā, par WhatsAppu mēs vēl parunāsim, diezgan daudz šajā diskusijā, un dodiet ziņu, ka var uzmeklēt lampas mājaslapā diskusiju pēc šī nosaukuma, un skatīties tiešraidi tur. Man ir ļoti tāds daudzpusīgs un brīnišķīgus diskusijas dalībnieku pulks, ar kuru tad mēs arī šķetināsim šo ļoti nopietno jautājumu par pornogrāfijas klātbūtni mūsu bērnu telefonos un dzīvē, un kā tad mēs kopīgiem spēkiem varētu mūsu bērnus pasargāt. Es iepazīstināšu jūs ar dalībniekiem. Anda Avene no centra Dārdedze. Pamājiet ar roku, sveicam Andu ar aplausiem. Nelija Repina ir no Izglītības un zinātnes ministrijas. Māja Katkovska no Latvijas drošāka interneta centra. Andis Rinkevits no Valsts policijas. Anda Sauļūna ir, es atvainojos, garš nosaukums. Vadītāja vietniece konstitīvā atbalsta no bērnu aizsardzības centra. Es apjuku jūsu garajā amata nosaukumā. Un Inga Akmentiņa Smildziņa ir no Mamām un tētiem. Pirms mēs ķeramies pie lietas un sākam diskusiju, es gribētu vērsties pie jums un uzdot šādu jautājumu tiem, kam jums tātad skolas vecuma bērni. Cik no jums pārbauda bērnu saraksti viņu telefonos, WhatsApp grupās? Cik no jums pārbauda? 1, 2, 3, 4, 5 rokas. Šī, protams, nav reprezentatīva izlase, jo es nezinu, cik no jums ir bērni attiecīgajā vecumā, bet pieņemsim ka mazākums ieskatās bērnu telefonos. Un es gribētu tieši ar telefoniem arī sākt un vērsties pie Maijas, kā pie mūsu bērniem nonāk pornogrāfisks saturs, audiovizuāls, vizuāls un citāds, vai mums ir šis izpētīts, kā tas ir tieši Latvijā? Tādu mērķētu pētījumu nav bijis, bet ņemot vērā, ka mēs braukājam arī pa skolām, strādājam ar bērniem, braucam uz vecāku sapulcēm, tad apmēram mums ir skaidrs, kā pornogrāfisks saturs nonāk līdz bērniem, līdz tāda vecuma bērniem, sākumskolas būtībā, kuriem noteikti vēl nevajadzētu šādu saturu redzēt, jo visticamāk viņi vēl pat nesaprot, kas ir tas, ko viņi redz. Un visbiežāk, tāpēc, ka kāds pārsūta viņiem tieši šajās WhatsApp grupās, nereti to dara vecāki skolas biedri, kas izdomā kā joku mazākiem aizsūtītu pornogrāfiju un tad skatīties, kā viņi reaģēs. Reizēm bērni savā starpā ir, kāds no bērniem viņam ir bijusi piekļuve, viņš to ir redzējis, viņam tas ir bijuši pietiekoši traumatiska pieredze, un tad, lai atreaģētu, viņš pārsūta tālāk arī citiem bērniem, citiem saviem vienaudžiem. Un kaut kādā brīdī, protams, kaut kāds tīri intereses vadīt dzird, ka kāds kaut ko runā, tad viņi pēc atslēgas vārdiem meklē internetā paši.
Kaut arī mums nav ļoti detalizēta empirisku datu, bet mēs varētu tā pieņemt no tiem datiem, kas mums ir pieejami, novērojumiem, ka tomēr tieši šīs te grupas WhatsAppā ir viens no primārajiem avotiem, caur kuriem pornogrāfija pie bērniem nonāk. Jā, WhatsAppā, saišveidā, jā, vai Snapchatā arī, jā, ko viņi ļoti aktīvi izmanto, jo tur arī pēc apskatīšanas pazūd šis materiāls. Izglītības ministrijai, Nellija, arī varētu būt, mums nav tātad empirisku sīku datu, bet novērojumu līmenī. Vispār WhatsApp grupas kā saziņas veids ir viens no izplatītākajiem veidiem, kā skolās sazinās gan skolu iekšienē kā klase un audzinātājs, piemēram, gan ir vecākiem atsevišķi WhatsApp grupa, bet tā tad eksistē arī šīs WhatsApp grupas, kur ir tikai bērni. Ja? Vai mums ir par to kāds priekšstats, cik plaši tas ir izplatīts? Īsti tādu statistikas nevienam nav, bet tās vecāku grupas, kur ir viena grupa, kura ir ar klases audzinātāji, viena grupa bez klases audzinātāji. Tad ir vēl viena, kur ir tikai daļa no vecākiem. Un tad, tā kā mana pieredze rāda, kad WhatsApp grupas ir ļoti izplatītas un praktiski vienam kolektīvam bieži vien ir vairākas grupas. Vai centram Dārdedze ir arī kādas ziņas par šo? Es vienkārši mēģinu tagad nodibināt to tādu empīrisko bāzi, no kuras mēs tad atspērtamies runājot par šo problēmu. Jā, šķiet mūsu informācija nāk no mūsu klientiem lielā mērā, un mēs saskaramies ar tām situācijām, kad bērns jau ir saskāries ar pornogrāfisku raksturu materiāliem, un viņš ir piedzīvojis kaut kādu veidu negatīvu ietekmi vai arī sācis veikt kaitējošas darbības pret citiem bērniem. Tāpēc mēs droši vien esam tie, kas post faktum vienkārši secina to, ka jā, šis saturs bērnus sasniedz. Protams, ka gan sociālajos tīklos, gan nejauši uzmeklējot šo saturu, gan jau kaut kur padzirdot un jauši uzmeklējot šo saturu, gan arī, piemēram, video spēlēs arī ir gan seksualizēti avatāri, kas rosina kaut kādu veidu interesi, un arī tur ir kaut kāda veida sarakstes, kur var parādīties seksuāla rakstura saturs. Bet jā, mēs saskaramies arī ar klientiem, kur jau šis te saturs ir redzēts, un tas var ietekmēt ļoti, ļoti dažādi bērnus atkarībā no tā, kāds viņa vecums briedums, atkarībā no tā, kāda ir viņa tā, cik droši ir tā vide, kurā viņš aug, kāds viņa attiecības ar vecākiem, un kāds viņa arī emocionālais tāds, arī temperaments un tam līdzīgas iezīmes, vai tas viņu satrauks, radīs stresam līdzīgus, tādus traucējumus, vai varbūt mazāk, un vai arī viņu var nobiedēt, vai arī radīt tādu lielu interesi par to meklēt vēl. Un bieži vien šīs izjūtas var būt divējādas vai dažādas. Arī vienam tā pašam bērnam viņam var būt gan nepatīkami, gan interesanti, gan ziņkārība, gan arī kaut kur bailes un kauns. Un tad tas ir mūsu pieaugušo atbildība, kā mēs navigējam to ceļu pirms tam un ko mēs darām pēc tam. Paldies, mēs noteikti pievērsīsimies dziļāk arī tieši ietekmes jautājumam, kā tas ietekmē bērnus, kas ir šādas informācijas saņēmēji, bet pēc tam, kad mēs esam konstatējuši, kas ir tie izplatīšanās kanāli, es gribētu pievērsties tam, tātad, cik lielā mērā mēs kā sabiedrība vispār apzināmies to kā problēmu. Varbūt Inga, kas strādā ar vecākiem, un vecāku izglītošanu, kas ir jūsu novērojumi, cik lielā mērā vecāki apzinās? Vispār mēs redzējām, ka te bija tikai dažas rokas, kas pacēlās, kas pārbauda bērnu saziņu. Cik daudz vecāki apzinās, ka tieši caur viedtālruņiem pie bērniem nonāk tāds kaitīgs saturs? Es domāju, ka daudz vecāki ir tā ideiski dzirdējuši, ka var saņemt kaut kādu kaitējošu saturu, bet es teiktu, ka daudzi vecāki pat tā baidās iedomāties, cik agrā vecumā tas notiek. Un tas ir tas, īpaši runā par pornogrāfiju, tad arī ir biedējoši to iedomāties pašam, ka tavs mazais bērns, piemēram, 7-gadīgs. Mēs runājam būtībā par pamatskolas, pat sākuma skolas bērniem.
Jā, un pat Andi jau minēja arī pat bērndārza vecuma bērniem, un tas ir biedējoši. Un tāpēc, ja tev tas ir biedējoši, tad ir diezgan labi izlikties, ka uz mani tas vēl neatiecas. Tad ir daļa vecāka, kas ir, grib mēģināt to sarunu ar bērnu par šo, tad, lai iztaustītu, kā tad. Un viņi saprot, ka viņi nezina, kādi ir tie vārdi, kā tad to uzrunāt. Vai vispār bērns saprot to vārdu pornogrāfiju, un kā tad to aprakstīt, ko tu redzēji, un kā tad to uztaustīt. Tāpēc tas ir temats, par kuru ir jārunā, vienkārši jārosina vecākiem domāt par to, ka tā ir tēma, kurai kaut kādā veidā ir jāsako līdzi. Bet, ja jautā par to tiem kanāliem, es neteiktu, ka tas ir tikai WhatsApp, jo īpaši, ja mēs runājam par bērniem, kuriem skatās, piemēram, filmas. Ja, es arī bērniem kā reizi pirms sarunas jautāju, kas man ir arī pusauģi. Tad viņi teica, kā pirātiskās filmas, ja tu tā lieto, tad tev vienmēr kaut kādus izmetīs visādas reklāmas aicinājumus, iet kaut kādos saitos. Un es šeit varu padalīties ļoti arī privāti Covidā. Es saku, man dēls saka, nostīšā beig labā filma. Es saku, labi, atnes. Viņš man atnes to datoru, un mēs parasti Netflixā skatāmies, un es kā normāla sieviete, bet nepaskatos, kamā man tā filma ir atnesta. Un kaut kādā filmas vidū tad, kas tas tāds? Kāda banners vairs neatceros, kas, bet kaut kāds ģenitālijas tur bija un ko daicāšu. Un tad es sāku skatīties, ko es skatos vispār, ja? Kas ir tā vieta līdz ar to. Tas ir visapkārt, un tā nav runa tikai par WhatsApp vai kādu tādu telefonu. Tātad kanāli ir daudzveidīgi, un tā reakcija mūsu ir, ja mēs baidāmies, tad mēs no tā izvairāmies. Vai nav arī tāds faktors, ka mēs kā vecāki, tas varbūt tur ir kādas arī demogrāfiskas atšķirības, un vecākiem tas ir raksturīgāk. Teikt, jā, es taču arī tur kaut kāds bildīts bērnībā skatījos, un rekā es izaugu, un man nekas nenotika. Izaugu par normālu cilvēku, vai arī tāds faktors nav, tā par visam vienkāršot izsakoties. Man grūti teikt, jo man jāatzīst, ka mēs kā organizācija neesam rīkojuši tādas sanāksmes un sarunas. Tagad mēs parunāsim, un kā jums šķiet, vai jūsu bērni, un kā tad jūs tur darat. Tas temats ir, tāpēc ir labi, ka šeit tā saruna notiek, jo es arī teiktu, ka nevajag varbūt tā presingot, bet pamazām ļaut, lūk, ir diskusija, un tad mēs ļaujam mazliet vispār to sagramot, ko tas īsti nozīmē, jo tas ir biedējošs temats. Jā, kaimiņienei otrai Andai, man ir sarežģīts, kā moderatoram uzdevums, jums ir divas Andas un Andis. Galvenais neapjukt otrai Andai par šo pašu, varbūt replika par to sabiedrības izpratni, par to, cik lielā mērā mēs apzināmies to kā problēmu, un vai mums nav tendence atrunāties, ka, rekā es skatījos bildīts un nekas nenotika. Es domāju, ka tendence atrunāties mums ir īpaši tematos, kas ir gana sensitīvi. Un pornogrāfija un jautājumi, kas ir saistīti par un ap seksualitāti, seksuālu raksturu jautājumi, ir vienmēr un līdz šim bijuši un joprojām ir tabū. Un tās ir tās lietas, kuras parasti pārunā aiz aizvērtām durvīm arī pieaugušie savā starpā, un kas nav varbūt tāda izplatīta tēma. Līdz ar to daudz vecāki, līdzīgi arī kā Inga teica, viņi varbūt prāta stūrī nojauš, ka šādi notiek, bet tas nav tas temats, par ko mēs sabiedrībā runājam pietiekam daudz, jo arī mūsu tādā pieredzē ir pilnīgi skaidrs, ka mēs runājam arī jau par pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, tātad pavisam maziņiem. Jo WhatsApp grupās, Telegrama grupās ir skaidrs, ka arī tie sūtītāji var būt dažādi, tiem nav jābūt obligāti tiem, kas ir kontaktos, un tā informācija ceļo turpu šurpu, un ko tas bērns saņem un ko viņš, piemēram, ar tādu interesi un vēlmi padalīties parāda citiem, tas ir ārpus mūsu kontrols, un ja mēs esam kā sabiedrība, kā vecākā speciālisti nesagatavoti, un mēs nojaušam, ka tā varētu būt, bet ar mani jau tā un manu bērnu tā nenotiks, tad tas ir ārkārtīgi liels risks. Un, protams, ka mums patīk reizēm arī minimizēt to grūtību. Protams, viennozīmīgi ir skaidrs, ka ne no viss ir jātaisa uzreiz ļoti liela, dramatiska grūtība un pilnīgi visur jārunā par vienu un to pašu tematu. Tajā pašā laikā mazināt to nozīmību un teikt, ka es jau arī šeit kaut ko paskatījos. Tādas tendences patiešām mums gana bieži piemīt, diemžēl. Es redzēju, ka otrā Anda no Dērdedzes arī kratīja galvu, kad es pieminēju atrunāšanos, varbūt repliku par šo tēmu.
Jā, man patiesībā gribētos teikt, ka mums ir jābūt tādiem diezgan godīgiem par sevi un sabiedrību, kādā mēs dzīvojam. Demokrātiskās valstīs, kādā dzīvojam arī mēs, pornogrāfija ir pieejama, un tā ir realitāte. Tā ir realitāte, ka tā nav tikai problēma, bet tā ir arī ārkārtīgi plaša, ārkārtīgi milzīgs bizness un ārkārtīgi, tas ir kaut kas liels, kas ir klātesošs. Un nav tā, ka tas ir kaut kur pa vienu šķirviņu pieejams. Tas ir pieejams pilnīgi katram no mums, pilnīgi katram bērnam, kam ir viedierīce, kas nav, aprobežot kaut nedaudz ar tehniskiem līdzekļiem. Un līdz ar to mums ir jāsaprot, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Tātad mums ir vispirms jāatbild sev, kā tad es par to jūtos, ka varbūt es to skatos, varbūt cilvēki apkārt to skatās, un tā ir daļa no manas realitātes. Kā es par to jūtos? Kas ir tas saturs, kas tur pieejams? Ārkārtīgi dažāds, protams, bet, visvieglāk pieejamais ir tas, ko mēs bērnam uz paplātītes pasniegt droši vien negribētu. Un, ja mēs saprotam to, ka man patīk salīdzinājums ar sadzīves ķīmiju, un mums ir patiktu runāt arī ar bērniem par to, ka, piemēram, redz, kur ir sadzīves ķīmijas, tur kaut kāds flakoniņš ar kaut kādu chloru, un ir diezgan normāli, ka mēs viņu noliekam tālākā plauktā, un tev viņu nevajadzētu taistīt, tāpēc, ka viņš tev ir kaitīgs. Kā šobrīd tas flakoniņš ar chloru šķīdumu stāv zemā plauktiņā, plauktiņš būtībā ir diezgan vaļā, un mums kaut kas ar to ir jādara. Mēs kā vecāki vai kā pedagogi vai citi pieaugušie apkārt bērnam, mēs joprojām esam atbildīgi par to, kas te tagad būs. Vai mēs vienkārši skatīsimies uz citu pusi, vai mēs kaut kā pabrīdināsim, klau bērni, tur redz plauktiņā stāv šitāds te, labāk neaiztiec, un kas būs, ja tu aiztiksi? Un tad atkal, ja viņš tomēr atvērs un padzēries, vai mēs atkal šausmās viņu sodām, vai mēs esam gatavi runāt par to, klausies, vairāk šitā gan droši vien nedari. Un tāpēc, man liekas, pirmkārt tiešām jāatbild droši vien vecākiem un pedagogiem pašiem sev, vai mēs apzināmies to, ka tas saturs var būt kaitējošs. Pat tad, ja man kā pieaugušiem viņš šķiet normāls un es viņu kaut kad varu skatīties. Un tas gan man pie reizes ir jāpiemina, ka tur patiešām ir jau tāds diezgan liels pētījuma apjoms, ka pornogrāfiska satura skatīšanās, jo īpaši vardarbīga seksuāla rakstura materiāla skatīšanās bērnus patiešām ietekmē kaitējoši, vedinot bērnus uz problemātisku seksuālu uzvedību arī pašiem. Tā kā par to mums nevajadzētu šaubīties, jo īpaši tādā vecuma posmā, kā bērni jau saskaras ar pornogrāfisku raksturu saturu, tas patiešām bērniem kaitē. Par to tad mēs arī varētu tagad parunāt, lai mēs saprastu, kāda tieši ir ietekme uz bērnu. Tikai paturēsim vēl mikrofonu tad šajā galā, ja jūs saskaraties savā darbā tieši ar tiem, kas ir piedzīvojuši šādu te kaitīgu iejaukšanos viņu dzīvē un ir bijuši pakļaut šādam saturam. Varbūt tādu īso kursu. Kas ir tas, kas ar bērnu notiek, kādi riski viņa tālākai attīstībai tas rada? Jā, droši vien, ka ir jāsaka, ka darbedzē nonāk tie gadījumi, kad vecāks vai pedagogs ir konstatējis, ka kaut kas nav labi. Droši vien, kad būs daudz vairāk bērnu, kuru vecāki vai apkārt esošie pieaugušie būs tā kā vai nezinās, ka ar šo saturu ir saskāries, vai arī nebūs manījis kaut kāda veida pārmaiņas, par kurām satraucas un ved pie kaut kāda veida speciālistiem. Tātad mūsu psihologi strādā ar bērniem, acīm redzot, tad viņi vai vecāki ir nobežījušies par šo ietekmi, vai jau ir saskatījuši kaut kādas šīs ietekmes sekas. Un, tad bērnam var būt gan ar stresu saistīti traucējumi, kas varbūt miega traucējumi vai kaut kāda veida bailes, viņš vairs negrib vispār redzēt to planšetu un tam līdzīgi viņam var rasties tāda veida stress, vai arī tieši otrādi viņš var ļoti, ļoti ieinteresēties un meklēt katru izdevību piekļūt šim saturam un kļūt pārņemts ar šī satura meklēšanu, kad citas intereses jau pabīdās maliņā. Un, tas veidos pat tādu kā atkarību gandrīz. Par to atkarību vēl pētnieki strīdās, vai lietot šo vārdu, bet par tādu kompulsīvu uzvedību gan jau runā, un kad runā ar psihiatriem par šo tēmu, tad tiek runāts par to, ka bērnu smadzenes ļoti plastiskas. No vienas puses ļoti labi, viņas tā kā fiks pielāgojas, bet redz, viņas ierauga šo te ļoti nepiemēroto saturu, visbiežāk uzraujās uz tādu saturu, kas droši vien, tā kā šo varētu šokēt arī mūs.
Un tad, jā, viņa smadzenēs tas kaut kādā veidā nofiksēs. Un tas, kas nāk pēc tam, viņa smadzenes jau vairs nav tik plastiskas vēlākā vecumā. Tas pirmais nospiedums, tās pēdas paliek. Un tas pirmais nospiedums, ja jūs padomāsiet katrs par sevi, kāda ir jūsu pirmā pieredze ar kaut kādu seksuālu raksturu saturu bijusi jūsu bērnībā pat bez visas pornogrāfijas pieejamības. Droši vien, ka jūs atceraties, tā bija diezgan spilgta atmiņa. Tas bija diezgan spilgts iespējas, lai kas tas arī būtu. Un tāpēc, ja mēs saprotam, ka tas pirmais spilgtais iespējas ir kaut kas tāds diezgan ar lielu potenciālu būt vardarbīgam, ar tādām pakļaujošu, iespējams, lomu sadalījumu, un diezgan, tas vairs nav erotisks žurnāls, kur ir vienkārši kailums, bet tā ir pornogrāfija, kurā viss notiek diezgan, tā kā var notikt arī tā skarbi, ko mēs droši vien nevarētu nosaukt par emocionāli tuvām attiecībām, bet drīzāk tādām fiziski ļoti, ļoti pat varbūt agresīvām attiecībām. Ja tas ir tas paraugs, pēc kā bērns pēc tam sākas arī savus pirmos attiecību eksperimentus, vai, ja viņu neviens neierobežo un nepieskata, viņš var arī sākt līdzīgā veidā veikt eksperimentus ar citiem bērniem, tā skaitā ar stipri jaunākiem bērniem vai ar mazāk nobriedušiem bērniem. Tad arī viena no tādām blaknēm ir tā, ka bērns var sākt izmēģināt redzēto ar citiem bērniem. Respektīvi, draudi ir nevis tikai pašam bērnam, kurš ir saņēmis šādu saturu, bet potenciāli arī citiem bērniem, un arī šī ietekme var turpināties visa mūža garumā. Es gribētu arī Andas Nellijas un Anda replikas par šo pašu tēmu, par riskiem un ietekmi. Jā, attiecībā uz riskiem es varu piekrist otrai Andai pilnībā. Ir gana daudz arī liela pētījuma bāze, kas mums pietiekami skaidri rāda un pasaka, ka viena lieta, protams, ir šī uzvedības izmaiņas tajā brīdī un tuvu tam brīdim, kad bērns ir saskāries ar saturu, kurus viņa smadzenes tajā brīdī nespēja vēl pārstrādāt tā, kā to spēja pieaugušie. Cita lieta ir, kas notiek tālāk, un tā tiešām ir absolūti reizēm izmainīta izpratne par to, kā tiek veidotas attiecības starp diviem cilvēkiem, par to, kādā veidā notiek seksuālas attiecības, par to, kā mēs mēģinām varbūt šīs attiecības uzsākt, vai mēs to darām ar kaut kādu zinām vardarbības vai piespiešanas elementu. Tās ir tāpat lomu sadalījums, ja mēs skatāmies saturiski pietiekami bieži, un arī to gan daudz pētījumu ir ieskicējuši. Tas, ko skatās visvairāk, ir šis saturs, kur vīrietis ir ļoti, ļoti dominējošs pār sievieti, un tas tiešām iedod jau tādu pilnīgi citu izpratni bērnam par to, kā tas varētu notikt tālāk nākotnē. Un tas, ko, teiksim, arī kolēģi, piemēram, Eiropas valstīs gana bieži ir zvanījuši trauksmes zvanus, ir par to, ka tad, kad, teiksim, pusauģi ir vecumā, kad viņi veido šīs attiecības, ir šis spiediens bieži vien meitenēm, bet, protams, ne tikai arī citiem, ar domu, ka, tā kā es saprotu, ka viņš ir redzējis šo, un viņam liekas, ka viņš to gribētu pamēģināt, un es negribu viņu zaudēt, tāpēc man ir jāpakļaujas tām viņa vēlmēm. Lai gan šī otra var būt puse, tas, kas ir saskatīts pornogrāfiski satura materiālos vai filmās, tas neatbilst realitātei par tādām normālām, cieņpilnām attiecībām. Un tieši tāpat, ja mēs domājam arī par šo emocionālo fonu, bērnam, kuram nav šīs vēl kapacitātes pārstrādāt šo saturu, tāpat tā var būt arī trauksme, tie ir paaugstināt depresijas rādītāji, iespējams nākotnē, un tā ir vesela virkne ar gana lieliem riskiem, ja mēs nemēģinām, pat nemēģinām, bet ja mēs nemākam pagaidām un nezinām un nesaprotam, kā bērns no šī satura pasargāt. Tātad ļoti nopietni riski veselīgu attiecību veidošanai un arī mentālai veselībai. Nelija ir kas piebilstams pie riskiem. Ja raugās no bērnu attīstības psiholoģijas, tad redzētais saturs nospiežās bērna smadzenēs, un pēc tam uz tā bāzes tiek bērns veido savu tālāko pieredzi, un praktiski mazliet pornogrāfijas vecumā, ka tam nebija jābūt, tā kā var patiesībā diezgan lielu apgriezienu uzņemt vēlākajā vecuma posmā, un to, cik tā liela ietekme būs, tas arī ir atkarīgs, katram bērnam tomēr individuāli, jo ir jāsaprot, ka bērnam agrīnajā vecumā nav izpratnes un spējas atšķirt realitāti no pasakas. Bērns tic Ziemassvētku vecītīm, tieši tāpatās, kā viņš tic pornogrāfijā redzētam. Bērnam nav izpratnes, ka pornogrāfija ir pieaugušo pasaka,
Un ka redzētais nevienmēr ir tā, kā ir patiesībā dzīvē. Ja? Tas ir tas nozīmīgais aspekts. Ja? Bet tas, kas man vēl nav saprotams, kā bērns vispār līdz 7 gadiem var nonākt līdz pornogrāfijai, jo, tā kā ja mēs paskatāmies uz likuma normu, tad līdz 7 gadiem bērns nav atstājams viens. Ne mājās, ne sabiedriskajā telpā. Un tā kā sociālie tīkli pēc būtības ir sabiedriskā telpa. Tas ir interesanti, un par to mēs arī varētu parunāt tajā daļā, kad mēs pievērsīsimies risinājumiem. Jā, lūdzu, es arī gribēju teikt, ka par sociālajiem tīkliem noteikti Maija stāstīs, no cik gadiem vispār drīkst būt sociālos tīklos. Tas ir cits stāsts, bet es īstenībā, es laikam šeit paņems, lai sabiezinātu tās krāsas, kaut kādu darbu pieliet klāt. Es mēģināšu īstenot savu uzdevumu. Es vēlējos īstenībā šeit problēmai pavērst viņu mazliet citā vēl šķautnē. Viens ir, ko nodara pornogrāfijas skatīšanās mums, un es pieļauju, ka es nemēģināšu rīdēties ar ekspertiem. Es zinu ļoti daudz mazus bērnus, kuri ir skatījušies, kuri ir absolūti normāli, ārēji šķietami normāli, man nav nejausmas, kas tur darās iekšā. Bet tā problēma, kam es vēlējos vērst uzmanību pavisam cita, ir nevis pornogrāfija, kur skatās bērns, bet pornogrāfija, kuru tā skaitā rada pats bērns, un pornogrāfija, kur ir bērnu pornogrāfija. Un tas ir tas, kas īstenībā mūs ārkārtīgi satrauc, jo tas ir milzīgs biznes. Tas ir ārkārtīgs biznes. Ja mēs te mēģinājām uzminēt, cik varētu būt tā savstarpējā informācijas apmaiņas starp vienaudžiem WhatsApp grupās vai dažādās grupās, kuras tūlītās šķietam izdzēšu informāciju ārā, viņa patiesībā pēdas paliek, tad bērnu pornogrāfijas meklēšanas mēģinājumi ir ārprātīgi daudz. Un tas nozīmē, ka cilvēki, kuri grib šādiem materiāliem piekļūt, ir ļoti daudz. Un uz ko es vēlos vērst uzmanību, ir tas, ka kur tas risks ir, ka atstājot mūsu pašu bērnus vienus ar to vietālruni, mēs varam būt droši, ka vismaz lielai daļai no viņiem būs kāda persona, kura mēģinās izvilināt kailfoto. Un man liekas, ka Maijai ir tie cipari, cik cilvēki ir ar šādu lūgumu sarakstē no drauga saņēmuši un cik viņi ir viņu realizējuši. Un tad mēs varam mēģināt lūgt Dievu un būt pateicīgi, ja tas ir huligāniskos vai citos nolūkos mans otrs vienaudzes draugs patiesībā. Nevis aiz tā slēpjās viens lielākoties tēviņš, kura mērķis ir šo te materiālu pēc tam realizēt, un tas ir viens. Būtībā biznesa modelis, otrs ir tas, kas arī ārkārtīgi pietiekami bieži īstenībā notiekās, bet par to mēs kā tiesība aizsardzības iestādes uzzinām mazāk, tur vairāk pakalpojumu sniedzēju, jo cilvēkiem nepieciešama palīdzība, tā skaitā emocionāla palīdzība un materiāla izņemšana un bloķēšana. Tad ir ļoti daudz gadījumu, kur šie te jaunieši tiek šantažēti. Tātad, ja tu negribi, lai tavs kailfoto parādās sociālos tīklos vai citur tiek izplatīts, tad tev ir jāmaksā. Un puišu nespēja šo te tolerēt un mēģinājumi kaut nespēja īstenībā šim te tikt pāri. Un es neesmu pētījums lasījis, es tieši nezinu, vai dzimumam tur ir kāda loma, bet tas, ko mēs Eiropas mērogā esam redzējuši, ka ļoti šādu materiālu izplatību nevēlas tieši puiši. Acīm redzot, tas iekšējais pazemojums ir pārāk liels. Un, diemžēl, ir arī gadījumi, kad faktiski persona veic paškaitējumu, tātad izdara pašnāvību vai cenšas izdarīt pašnāvību, jo viņš negrib, lai neviens par to uzzina. Ne tētis, ne māma, neviens cits, un kur vēl tiesībā aizsardzības iestādes. Tā kā tā problēma tiešām ir gana dziļa un nopietna, jo tas nav tikai pusaudžu vai jauniešu pornogrāfija, bērnu pornogrāfija, kura mūsu psihi ietekmē, tas ir milzīgs biznes. Tā kā, tas laikam arī būtu jāņem vērā. Jā, paldies. Es tieši gribēju dot Maijai mikrofonu, un par šo saikni. Tātad no vienas puses tu esi saņēmējs, bet ne tikai. Jā, tātad jums ir dati, jūs šo esat pētījuši. Jā, mums pirms 2 gadiem, pirms 2,5 gadiem, mēs sadarbībā ar Valsts policiju un Bērnu aizsardzības centru izstrādājām tādu pašpalīdzības rīku, kur bērns var novērtēt savu draudzību internetā. sos.drošinternets.lv.
Un tur atbilstoši Latvijas likumdošanai ir uzdoti jautājumi par draudzību. Nu, piemēram, vai tavs internet draugs tev prasīja atsūtīt kailfoto, vai rakstīt tev kaut ko tādu, par ko tu jūties nērti, vai viņš tev sūtīja pieaugušo pornogrāfiju, vai viņš tev sūtīja, mēs neprasījām pieaugušo pornogrāfiju, mēs prasījām, vai sūtīja attēlus vai video, kur ir redzams kails pieaugušais, un vai veicot kādas darbības. Un tieši tāpat arī par bērnu, vai citu bērnu šādu saturu tev ir sūtījis tavs internet draugs, vai prasīja paturēt noslēpumā šo draudzību. Un 2 gadu laikā mums no Latvijas vairāk nekā 9000 bērni ir pārbaudījuši savu draudzību internetā, un 1500 ir atbildējuši apstiprinoši, ka jā, man prasīja, lai sūtu savu kailfoto. Ja mēs tā salīdzinām, piemēram, valsts policijas datiem par šo pašu jautājumu uzsāktiem krimināla procesiem, tad kaut kas zem 100 gada laikā. Mums 2 gadu laikā ir 1500 jau bērnu, kuri ir pateikuši, ka jā, tā ir, ka viņiem prasīt. Un tagad es visiem tiem vecākiem, kuriem ir bērni sākums skolas vecumā, mēs arī analizējām, prasījām, vai tu arī nosūtīji savu kailfoto, tad, kad tev šis internet draugs prasīja. Un vecuma grupa 7 līdz 9 gadi 80%. 8 no 10 bērniem, tad, kad viņiem pajautā, viņi arī aizsūta savu kailfoto. Protams, tur iemesli varētu būt dažādi. Gan tas, ka jā, viņi iespējams ir iepriekš piekļuvuši pornogrāfiskam saturam, vai varbūt vecāki ļoti nekritiski liek gan bērnu fotogrāfijas bet pludmalē, varbūt arī tā šantāža minētā. Iespējams šantāža, bet tas pirmais, kad viņš nosūta, iespējams viņš vienkārši to kailumu jau ir pilnībā normalizējis, un viņš atrodas šķietami drošā vidē. Viņš ir savā mājā, savā istabā. Mums drošs internets LV ir arī ziņojuma līnija, kur mums ziņo tieši par šiem bērnu kailfoto, kas atrodas internetā, un tad mēs sadarbībā ar internetu pakalpojumu sniedzējiem, valsts policiju daram visu, lai pēc iespējas ātrāk šo saturu izdzēstu, lai tie bērnu kailfoto tur neklejotu, nebūtu publiski pieejami. Bet jā, mazāki bērni, viņi klausa tam, ko viņiem saka, un viņiem prasa sūtīt kailfoto, viņi arī sūta, un iespējams viņi vienkārši to kailumu ir normalizējuši jau. Jo viņi redz kailumu ļoti daudz, kur gan TikTokā, gan ja pornogrāfiju ir redzējuši, gan varbūt vecāki fotografē viņus plikus vannā vai pludmalē un to ieliek internetā. Bērns to ir redzējis, nu kāpēc, lai viņš pats sevi nefotografētu, neievietot. Bet tie dati tiešām ir tādi, ka ir pamats uztraukties ir ceļš par to, ko bērns pats rada šo bērnu pornogrāfijas materiālu, kas jau tūlīt likumdošana mainīsies, lai starp šo bērnu, jo pornogrāfija ir pieaugušo izklaide. Bērnu pornogrāfija nekādā gadījumā nedrīkst tikt uzskatīta par izklaidi, jo tas ir smags seksuāla rakstura noziegums pret bērnu, arī izprasot bērnam kailfoto. Un turpmāk to mēs sauksim kā bērnu seksuālu izmantošanu atspoguļojuši materiāli. Jā. Kādas likumdošanas izmaiņas ir plānotas ātri, jūs varētu mums atsaucīti dot, jūs minējāt? Jā, mēs tagad tieši normatīvi akti, tur Anda vairāk bija iesaistījusies. Nē, ļoti precīzi. Arī šo pašu terminu mainīs. Tātad mēs to saucam nevis par bērnu pornogrāfiju turpmāk, bet bērnu seksuālu izmantošanu saturošu materiālu. Jo tas ir tas, kas tas ir. Tas nav izklaidējošs materiāls, ko vai nu bērns pats vai kāds cits ir sagatavojis. Bet jā, piebilstot vēl pie šī temata, gribējās piebilst, ka īpaši tiešām jāpievēršās šim vecuma posmam sākuma skola. Visbiežāk tas ir tas laiks, kad bērns tiek pie tās savas viedierīces. Un pat tad, ja tas ir tas pulkstenis, arī ar to viņi pamanās uzņemt bildes un aizsūtīt citiem. Vienkārši tur pat nav atšķirība, kāda ir tā viedierīce, bet ārkārtīgi būtiski ir tā tomēr vecāku spēja paskatīties līdzi, kas notiek bērnu dzīvē šajā jomā, jo bērna smadzenes ir gana jau attīstītas un bērnas prasmes ir gan tehnoloģiski attīstītas, lai viņš jau uzņemtu šos attēlus, lai viņš pats jau radītu šo saturu, viņš eksperimentē ar dažādām featurām savā viedierīcē, bet viņa smadzenes vēl nav tik attīstītas, lai nokontrolētu to, kādas sekas tas varētu radīt, lai tiešām pieņemtu racionālu lēmumu par to, kas būtu tāda drošā rīcība. Un to vēl bērna smadzenes šajā vecuma posmā nav spējīgas paveikt. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tā pieaugušo palīdzība tomēr
tomēr to regulēšanu, to kontroli veikt, īpaši tajos pirmajos skolas gados. Paldies! Mēs tagad pievērsīsimies risinājumiem, jo tas ir arī viens no diskusijas uzdevumiem, tomēr izrunāt tās lietas, ko mēs kā pieaugušie, un tā ir mūsu atbildība, ko mēs varam darīt, kur ir tie caurumi un kā viņus aizlāpīt. Bet tur man atkal būs jālūdz jūsu palīdzību. Lūdzu, ieiet vietnē Slido, ko jūs jau kā lampas regulāri apmeklētāji noteikti visi pazīstat, un ievadiet kodu 6262. 6262. Un tur jūs redzēsiet jautājumu par to, kādi ir risinājumi pornogrāfijas pieejamības mazināšanai bērniem. Jums ir dotas 5 atbildes, bet no tām ir jāizvēlas nevis viena, bet jāsarindo prioritārā secībā. Tātad jums ir 5 risinājumu veidi, un jums ir jāsakārto, kurš jūsuprāt ir svarīgāks, kurš ir 2. vietā, 3., 4., 5. Tātad ir neformālā izglītība vecākiem par reproduktīvo veselību, digitālās prasmes skolotājiem, likuma regulējums par nereģistrētajām simkartēm, WhatsApp grupu lietojumu vadlīnijas skolā un bērnu izglītošana par veselīgu seksualitāti. Šeit ir 5 risinājumi. Es jūs lūkšu tātad tos sarindot prioritārā secībā. Tas, kuru jūs nospiežat pirmo, tas parādās kā numur 1, tad nākamais ir numur 2 un attiecīgi uz leju. Un tagad došu pāris sekundes vēl nobalsot. Lūdzu, balsojiet. Prioritārā secībā. Kas ir numur 1, kas ir numur 2, kas ir numur 3 un kas 4 un 5. Paldies. Tagad es skaitīšu no 5 uz leju. 5, 4, 3, 2, 1. Beidzam balsot. Un no klātesošo balsojums ir šāds, ka pirmajā vietā ir bērnu izglītošana par veselīgu seksualitāti, pēc tam neformālā izglītība vecākiem par reproduktīvo veselību, tad digitālās prasmes skolotājiem, pēc tam WhatsApp grupu lietojumu vadlīnijas un visbeidzot likuma regulējums par nereģistrēto simkaršu izmantošanu. Ņemsim tad numur 1, kas ir bērnu izglītošana par veselīgu seksualitāti. Tur tad man ir jāvēršas pie Nelijas vispirms. Nelija krata galvu, bet varēja jau sagaidīt, ka es tādu darīšu. Ja? Tātad mēs pieskārāmies šim jautājumam arī iepriekšējā diskusijā par grūmingu, ka tomēr šajā ziņā ir caurumi par bērnu izglītošanu par veselīgu seksualitāti. Nelabprāt, teiksim, it kā ir visas nepieciešamās vadlīnijas, un tomēr šī joma pieklibo. Mēģināsim saprast, kāpēc un ko mēs varētu darīt labāk. Nu, pirmām kārtām, manā ieskatā tas pieklibo tāpēc, ka mēs paši līdz galam tā nespējām ar bērnu atklāt runāt. Bieži vien ne tikai skolā, bet arī ģimenē. Februārī bija pētījums RSU, kas prezentēja mums tieši šo te situāciju, ka vecāks bieži vien izvēlās nerunāt. Tā kā vecākam nav bieži vien pašam pareizo atbilžu uz jautājumiem, un vecākam bieži vien ir maldīgs priekšstats par to, kāda tā pareizā atbilde arī ir. Un, tā kā lai mēs varētu bērnu pilnvērtīgi izglītot, mums ir jāsagatavo gan tie, kas to spēj izdarīt, gan arī pašiem ir jāizglītojas. Ir jāsaprot, ka bērns jautājums, kurus viņš uzdod vienā telpā, viņš pēc tam atnāk un viņam tie jautājumi ir arī otrā telpā aktuāli. Un ja vienā telpā bērnam stāstīs ļoti izglītojošu un adekvātu saturu, un pēc tam bērns atnāks mājās, kur būs pilnīgi pretējs viedoklis, ja,
tad rezultāta tik un tā nebūs. Jo bērns patiesībā nonāks tādā izmisuma pozīcijā, kam tad ticēt skolotājam vai vecākam. Un mums ir jāsaprot, ka bērns tā kā līdz pusauģa gadiem vecāks priekš bērni ir elks praktiski. Ja tur tiešām nav kaut kas ļoti, ļoti smags noticis, tad tādām bērnu vecuma posmā līdz pusauģa gadiem vecāks ir elks. Par vecāku izglītošanu mēs noteikti parunāsim, bet varbūt tiksim skaidrībā ar tām skolām, kas ir gan skolotāji, gan arī sociālie pedagogi, kuri varētu būt viena no pirmajām pieturām šādos gadījumos. Patiesībā pie sociālā pedagoga, man liekas, bērns nonāk vēlāk kā pie klases audzinātāja. Un ir jāsaprot, ka par klases audzinātāju var būt gan fizikas, gan matemātikas skolotājs. Ja? Tad pēc būtības ir visam pedagoģiskam personālam, kā arī atbalsta personālam, tā kā ir jābūt gatavam runāt un atbildēt bērnam, ik sevišķi tad, kad bērns kaut ko jautā. Jābūt gatavam, mēs tādā pavēles izteiksmē varam to teikt, bet vai esam gatavi, vai ir gatavi skolotāji un atbalsta personāli? Arī šo te atbild mums pētījums, kad nē, arī profesionāļu vidū daudzos jautājumos, kur tā kā pat nevajadzētu būt 21. gadsimtā, kad ir informācija visur pieejama, ja, tad kaut kādām maldiem, tad tie pastāv un tādās diezgan vienkāršos jautājumos arī vecāki nevienmēr ir izvēlējušās pareizās atbildes testos. Jā, kaut kā mums vēl uz tiem vecākiem netiekam skaidrībā ar skolotājiem, bet es ļaušu Maijai piebilst. Jā, man tikai viena īsa replika, ka, manuprāt, lielākā kļūda bija tā, ka veselības mācība tika izņemta no izglītības programmas un arī likumības aizstāvi panāca to, ka organizācija, kas profesionāli pēc konkrētām programmām stāstīja bērniem par veselīgu seksualitāti, ka arī viņiem jau tika aizliegts iet uz skolām. Jo mums vienmēr jāatceras, ka ir neliela daļa vecāku, kur runā ar bērniem, kur izstāsta par drošu seksu, par seksualitāti, par pašvērtējumu, bet ir tik daudz bērnu, kuriem vienīgā iespēja ir skolā šo informāciju iegūt. Jā, Inga nākamā un pēc tam Anda. Es tā klausos, un man tā sajūta, ka mums neiet uz priekšu, kā teica par skolotājiem, tāpēc, ka patiesībā mums ir jārunā par vecākiem un par to, kā mums tagad piedzimis bērniņš, un tajā brīdī sākas jau dabiski tā seksuāla izglītošana. Tā nav programma, kuru mēs tagad pirmskolā vai pirmajā klasē veiksmīgi realizēsim. Tā ir ģimenes visa kopīgā dzīvošana un attieksme pret savu un arī pret bērna ķermeni, arī vispār izpratne, kā tam bērnam, kas notiek dabiski katrā posmā. Piemēram, līdz noteiktam vecumam mēs zinām, bērni skraida pliki un viņiem patīk. Viņi vienkārši novelk visu, atnāk no bērna, novelk visas drēbes un staigā pliki. Un tad ir jautājums, kā mēs šo plikumu pieņemam, kā citi ģimenes locekļi to plikumu pieņem. Un tas liekas tā kā mazs jautājums, bet īstenībā ļoti svarīgs. Un, vai tas ir tā, ka saka, saģērbies, ko tu te tagad pliki skraidi, bet viņam tā ir tāda dabiska vajadzība, vai ko tu tur kasi to dibenu. Tas ir tas viens ļoti liels jautājums, kā mēs ģimenē attiecamies, gan mamma pret savu seksualitāti, vai viņa nevaida visu laiku, kāda viņa ir esmu nošļukusi šausmas, un tā tur tik smuka un vīrs. Un tās ir kā tādas netveramas lietas, bet tās mēs neieliksim programmā. Tas ir tas, ko mēs varam panākt ar sabiedrības domu, ar domu par to, ka vecākam ir patiesībā mērķtiecīgi jālasa uzticama informācija par bērniem, par bērnu attīstību dažādos vecuma posmos, jo nereti vecāks savu bērnu novērtē, patiesībā prasa no viņa vairāk nekā viņš vispār spēja, viņa attīstības tas līmenis ir. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es domāju, tāpēc mēs mazliet man bija tāds sajūta, ka iebuksējam tajā sarunā, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums ģimene, un tad, ja ģimene to nevar nodrošināt,
nodrošināt, tad jā, mēs runājam par izglītības iestādēm. Un es man liekas, tādu jauku piemēru no savas ģimenes, man bērni arī līdz noteiktam vecumam steigā plik, man liekas, tas tāds vienkārši dabisks, un tiem, kam ir bērni, zina, ka tā ir. Un savukārt jau, kad aug lielāks, tad tie bērni sāk paši apģērbties. Ja? Un tad bija tāda epizode, man ir 3 bērni, un tad tie pirmie 2 jau lieli un sākuši apģērbties, bet tas mazais vēl skraida tāds pliks, un es atceros, ka tie lielie saka, tu nevari apģērbties. Tad maz atnāk un man saka, viņa tā plikiņa sēž un tā saka, mam, kas ar mani nav normāli? Kaut kas nav labi? Nē, ir labi. Un tā ir tā īpatnība, ka pusauģiem viņiem jau ir cits, un tev jāsaprot, ka tas ir cits līmenis attīstības, un šis ir cits. Nē, nebija mērķis arī vērst visu uzmanību uz skolotājiem, bet manuprāt, tas ir zīmīgi, ka tomēr klātesošo balsojumā tieši skolas iznāca priekšplānā, ja? ka tas arī ir jāņem vērā. Lūdzu, būtu jau komentārs. Jā. Būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu pateikt, lai tā skola šito tēmu atrisina, vai ne? Bet atkal tā bumbiņa nāk atpakaļ pie mums. Bet te man atkal jāvērš uzmanību uz centrs Darbdarbs tiešām jāiestājas pie droša bērnība, īpaši specializējoties bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā. Mēs arī diezgan agri sapratām, ka mums ir jāstrādā pie izglītošanas pasākumiem tieši tajā prevencijas pusē. Tad izglītosim bērnus. Arī mēs radījām džīmbas drošības programmu, un mēs tagad bērniem mācīsim par drošām attiecībām, par robežām. Protams, ka mēs bērniem neprezentējam visu to tagad, kas no kā jums ir jāizvairās, tā kā tik burtiski, bet mēs drīzāk runājam par to, kas tad ir drošas un cieņpilnas attiecības, un kas ir tās robežas, kas tad bērnam būtu jāzina, kā viņam saprast, kur tā robeža ir, un ko darīt, ja kāds to robežu pārkāp, vai ka viņš pats to robežu zina citiem cilvēkiem. Bet tad mēs sapratām, mēs to bērnu tā brīnišķīgi tagad aprīkosim ar šo informāciju, bet ja viņš aug ģimenē, kur ir pilnīgi citi uzskati, vai kur uzskati ir neskaidri, vai kur ir pretrunīgi uzskati, vai skolā ir citi un mājās citi un tā tālāk, patiesībā mēs nekur netiksim. Tas bērns pats nevar atrisināt to savu drošības situāciju vai to savu izglītošanos ar to, ka viņš tagad būs visgudrākais šajā visā pulciņā. Vecāks par to nav īsti šobrīd ticis līdzi, varbūt tā informācijas telpā nav par to baigi interesējies. Pedagogs par to tā neīpaši grib runāt, jo pastarg Dievs tie vecāki vēl sāks krist krāgā par to, un tāpēc viņam ir tā kā ērtāk tās tēmas apiet. Un, diezgan loģiski, ka bērns beigās paliek, ka tā atbildība ir uz viņu. Un mēs negribam uzlikt bērnam atbildību sevi pasargāt, jo tas īsti tā nav reāli. Un tāpēc mums ir jārunā, kā tad mēs mūsu vecākus izglītosim par šīm tēmām, gan par veselīgu seksualitāti, gan par ķermeņa robežām, kā arī vecāks var par savām robežām iestāties, gan arī kā to informāciju nodot bērnam, kā mūsu pedagogiem to pasniegt. Un paldies tiešām Izglītības ministrijai, kas kopā ar universitāti šobrīd veido arī kursu pedagogiem par to, kā tad vispār par šo tēmu mācīt, lai tiešām arī pedagogi būtu uz vienas lapas par to, kāpēc par šo tēmu ir jāmāca, kā seksualitāte attīstās un gal galā, kas ir tas pētījumos balstītais zinātnē, balstītais skatījums, kāpēc un kādā vecumā par to ar bērniem runāt. Un tas tiešām nav tā, ka mums maziem bērniem jau ir jāizklāsta viss, mums viņam ir jārunā viņa izpratnes līmenī, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka gan tas vecāks, gan tas pedagogs zina, cik zina tas bērns, vai par ko viņam šobrīd ir tie aktuālie jautājumi, vai ko viņš meklē savās ierīcēs, lai viņš var dot to informāciju, kas bērnam šobrīd ir aktuāla. Un es tomēr atsaukšu uz to, ka darbdedzēji ir svarīgas tās robežas un arī par to kailumu. Mēs droši vien varētu papildināt Ingas teikto, ka ir forši, ka bērns jūtas labi savā ķermenī un mēs varam stiprināt viņu pašapziņu par to, ka viņš ir ļoti, ļoti foršs, bet mēs varam vienlaicīgi arī mācīt, ka dažādās vidēs ir dažādi. Un ja tu vari justies brīvi šeit mājās, tad varbūt tās tomēr, kad mēs kaut kur dodamies, mēs apģērbamies. Jā, tu vari šeit justies ļoti, ļoti atbrīvots, bet nefočē un nesūta lūdzu savas bildes citiem cilvēkiem, pat tad, ja viņi izklausās ārkārtīgi jauki. Un mums ir līdz ar brīvību vienmēr jāvelk arī šīs robežas, un tās robežas nosaka pieaugušais.
Jā, mēs daudz runājam tiešām tādā izteiksmē, ka jādara, jāmāca, jāizglītojas. Tagad mēģināsim tomēr sataustīt kaut ko tādu konkrētu, ko izdarīt, jo izglītības sistēmā tomēr to bāzes izpratni ir vieglāk veidot. Ja ir programma, ja tiek uzlikts tas par prioritāti, ar vecākiem tas ir sarežģītāk. Jā, Nellī. Jā, Rita. Izglītības sistēmā var uzlikt par obligātu prasību to pret pedagogu, bet izglītības sistēma nevar uzlikt to par obligātu prasību vecākam. Ja? Un līdz ar to ir tas lielais klupšanas akmens, jo ne katrs vecāks ir pedagogs, un līdz ar to izglītības sistēma viņu nesasniedz, bet tai pašā laikā praktiski visi pedagogi savā ziņā ir vecāki. Ja? Un līdz ar to mēs sasniedzam savu auditoriju. Bet jautājums, kā sasniegt vecāks. Un tas, ko mēs kā sabiedrība reizēm aizmirstam, tas ir to, ka praktiski vara un kontrole par situāciju ir tam, kas spēj uzņemties atbildību. Un nevis pateikt, ka tam bērnam pašam, jā, bet mēs kā pieaugušie. Un mēs kā pieauguši, nevis skolotājs, jo tad mēs atkal uzgrūžam varu tam, kā atbildību pedagogām, un līdz ar to mēs arī paši neesam situācijas kontrolētāji, un mums nav varas par situāciju. Jā. Bet mēs kā vecāki, vai mēs katrs zinām pietiekoši, jo es nezinu, vai tas tests, kas bija tajā pētījumā, ir pieejams publiski, ja? Un vai visi klātesoši tiešām to testu aizpildītu veiksmīgi, vai tad, kad izpildītu, kad atklātos pašiem priekš sevis tā patiesā situācija. Es gribētu tagad, lai katrs no jums piedāvā konkrētus risinājumus. Katrs pārstāv zinām jomu, ir nevalstiskais sektors, valstiskais sektors, ko mēs varam darīt kopīgiem spēkiem, lai tomēr arī vecāku vidū būtu tā bāzes izpratne par to, ka tā ir problēma un ka tas ir risinājums, tā ir pieaugušo atbildība. Andi? Es laikam nelaikā mikrofonu paņēmu. Bet es tagad mēģināšu tilpt starp iepriekšējo un tiem vecākiem un mēģināšu atkal samaitāt tās krāsas. Manuprāt, lielākā daļa vecāku, kas ir tiešām manu subjektīvs viedoklis, bet lielākā daļa ir absolūti forši tēti un mammas, un viņi ir spējīgi atrast informāciju ne tikai latviešu, bet jebkurā svešvalodā un palīdzēs savam bērnam. Tas, kur es vēlos vērst uzmanību, kāpēc te parādās nepieciešamība, tas, ko Anna teica, izglītot bērnus, pat neizglītot, drīzāk tā, iedot viņām sapratni, kas ir ok un kas nav ok. Jo mums jau bioloģiski, mūsu ķermenis pasaka mums pašiem priekšā, ka man nepatīk. Galvenais to spēt aiznest līdz kādam. Jo, ja man ir 7, 8, 9, 10 gadi, un man nav kāds, kam aiznest to informāciju, tad es palieku viens ar viņu. Un šeit, manuprāt, parādās tā izglītības sistēmas, vai vienalga, kaut vai sociālā pedagoga vai kāda cita uzticības persona, kur varētu būt tajā vidē, kur tas bērns uzturās. Ja tā ir pirmsskola, lai tā būtu pirmsskola, ja tā ir sākuma skola, lai tā būtu sākuma skola, vienalga. Jo lielākā daļa dzimuma noziegumu notiek ģimenē. Tas nozīmē, ka to bērnu apdraud viņa tētis lielākoties vai patēvs. Un viņam nav to informāciju, kur iznest ārpus tās ģimenes, ja viņam nav šī nosacīta atbalsta tīkla ārpus ģimenes. Tā kā tas būtu tas, kur paralēli tētu māmu kursiem, kas ir jātaisa, tad tie smagākie gadījumi patiesībā ir tajā ģimenē. Un tad jautājums, tam bērnam vajag atbalstu, viņam vajag saprast, ko darīt, jo tas ķermenīts jau pateiks, ka nav forši, tā sajūta būs riebīga, bet viņi saprast, ka tas nav forši, tas ir tas, ko arī džimbas skola iemāca, ka tā tava sajūta nav tikai sajūta, tas tiešām nav ok, un tad tālāk tev tā informācija jādod pieaugušiem. Tad gribētos, lai nevis pedagogs tagad ir, jo es tagad paklausījos ārkārtīgi daudz sarunas. Man liekas, ka visur, kur ir pa sociālo jomu, visi saka, tad pedagogus vajag mācīt. Man liekas, ka viņi drīz rakstīs atlūgumus vēl vairāk, jo katra tēls grib viņus mācīt. Bet saprast, ja reiz pie manis tas mazais bērns ir atnācis, tad man nevajag būt Uber psihologam visticamāk, lai paskatoties, nodiagnosticētu, kas tur noticies. To visticamāk tieši eksperts uztaisīs, ja tur būs līdz tam aizies. Bet saprast, ko tālāk darīt, lai nenoignorētu, nepalaistu viņu atpakaļ mājās, jo tā ir tā vide, kas viņu apdraud.
Es tagad nerunāju par ārkārtīgi lielu skaitu gadījumu, vismaz to, ko mēs zinām. Es ceru, ka tas, ko mēs zinām, lielākā daļā varētu, es ceru, ka sakristu to, kas notiekās, visticamāk, ka nē. Bet, Jūs varētu mums dot ieskatu par kādu skaitu gadiem mēs runājam? Šobrīd, ja mēs runājam par bērnu seksuālo izmantošanu, ja nemaldos, viņi bija 120 krimināla procesa gadā, aptuveni. Es nepaturu prātā viņus visus, bet tā personīgā pieredze ir tāda, ka es personīgi man ir uzrunājušas 4 pieaugušas sievietes, stāstot par savu vardarbīgo pieredzi bērnībā. Un viņas ir bijušas gatavas par to runāt pēc, aptuveni, grūti uzminēt viņu vecumu, bet vismaz pēc 35, 40 gadiem, ne ātrāk. Līdz ar to es esmu absolūti pārliecināts, ka tie dati, kas mums ir, viņi ir puse no procenta, visticamāk, no tā, kas notiekās. Un 4 ir bijušas gatavas runāt, un 4 no viņām ir tikuši izmantotas ģimenē. Tie nav bijuši kaimiņi, tie nav bijuši kaut kādi laupītāji, tie nav bijuši parkos, neviens, tas ir bijis visos faktiski gadījumos, man liekas, tas bija patēvs. Ne bioloģiskais tēvs, bet līdz ar to mammas jaunais dzīves biedrs. Tā kā es nebūšu laikam tik optimistisks šajā ziņā, nav cilvēki gatavi runāt un dalīties ar savu dzīves lielāko traumu. Tas, kas mani varbūt mazliet tomēr kaut kādu optimismu vieš, ka tad, kad šī vardarbība tika vērsta pret tām sievietēm, kuras man runāja, tie bija tiešām 30-40 gadu atpakaļ, varbūt šī atbalsta sistēma nebija. Šobrīd tie cilvēki, kuri gatavi palīdzēt, ir krietni vairāk, līdz ar to viņus vienkārši vajadzētu tikai atrast. Tā kā, tas ir tas īstenībā, kā mēs vēlējos vērst uzmanību, ka paralēli ģimenēm patiesībā būtu jāmēģina radīt sistēma, kur tajās vidēs, kur uzturās bērns, un man tiešām tad jāatgriežās pie izglītības sistēmas, jo viņi tur ir, vai viņi ir mājās, vai viņi ir uz ielas, vai viņi ir skolā. Tad, ja tur tajā vidē viņam ir kāds atbalsta cilvēks, tad tas atrisinās ārkārtīgi daudz problēmas, un tad tas būtu īstenībā mans tas ierosinājums. Jo mēs vakar runājam arī par atkarību vielām, un nonācām pie secinājuma, ka patiesībā tas mans uzticības mentors, sauksim viņu kā gribam, kādos vārdos, tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ja reiz viņš man nav mājās, viņš man būs tur, un tad jau tas ir patiesībā pamats, uz ko tad tālāk arī kaut ko būvēt. Labi, paldies. Anda varētu būt nākamā, un tad mēģināsim par to atbalstu un vecāku izglītošanu tālāk. Tādās konkrētās kategorijās, ko mēs varam darīt? Jā, ar konkrētajām kategorijām, protams, ir gana sarežģīti, jo nav un nepastāv ātrs tūlītējs risinājums, kā mēs visiem varam ieimplantēt smadzenēs un prātā un vērtībās tās lietas, kas mums varētu šķist būtiskas. Pie šī ir jāsaprot, ka mums kā sabiedrībai, diemžēl, ļoti bieži patīk novelt vainu un uzlikt to atbildību uz citiem. Vecāki saka, par to ir jārunā skolā, speciālisti saka, par to nav jārunā skolā, es mācu tikai matemātiku, par to ir jārunā kādam citam. Treneri saka, mēs vispār ko, es mācu driblēt un mest bumbu grozā, un es taču vispār neesmu par to atbildīgs. Un šeit mums ir jāsaprot viena vienkārša lieta, kas ir gana sens sauklis, bet ārkārtīgi patiesi svešu bērnu pēc būtības nav, un ja bērns mums ir izvēlējies kā uzticības persona, neatkarīgi no tā, vai es mācu spēlēt hokeju, neatkarīgi no tā, vai es strādāju izglītības iestādē par tehnisko darbinieku, mums ir jābūt kaut kādai bāzei zināšanās, mēģināt nolasīt, ko tad tas bērns grib mums varbūt kaut kādā veidā pateikt. Jā, kur mēs to bāzi iegūsim? Kur mēs to bāzi iegūsim? Un šī ir otra lielā lieta, un tas ir arī tas, ko mēs esam ļoti daudz dzirdējuši no izglītības iestāžu speciālistiem, kuri saka, ka viņiem ir ļoti daudz dažādas apmācības. Tajā pašā laikā, kad mēs runājam par vardarbību, piemēram, arī seksuālas vardarbības kontekstā, viņi vardarbību neatpazīst. Un tas droši vien ir kaut kas, ko mēs nekad nenoregulēsim ar likuma rāmi. Neviens normatīvais akts tagad nepiespiedīs cilvēkus saprast kaut ko vairāk. Tai ir jābūt mūsu pašu interesē. Un tā absolūtā atkal vienkāršā patiesība ir, ka tikko, kā es strādāju ar bērnu,
Neatkarīgi no tā, vai es mācu angļu valodu, vai literatūru, vai daļslidošanu. Man ir jābūt tam cilvēkam, kurš interesēs, iet uz kursiem, bet kurš mēģina arī pats iegūt to bāzi, jo mēs varam formāli uzlikt apmācības, un tādas mums tomēr arī ir bērntiesība aizsardzības kurs, kurš ir jāaiziet. Jautājums, cik no šiem speciālistiem tiešām iesaistīsies, ja viņiem būs aizdomas, un cik no viņiem pievērsīs uzmanību detaļām. Un līdzīgi ir ar vecākiem. Protams, ja mēs runājam par risinājumiem, mēs varam runāt par kampaņām, un tās ir ar savu efektivitāti. Mēs varam runāt par izglītošanu, par organizācijām NVO, kas rīko kursus, kas padziļināti stāsti māca. Bet tas, kas ir mīnus un risks un bīstamība, ka tie, kas nāks uz šiem kursiem, būs vecāki, kuriem interesē, kuri jau ir augsti motivēti, kuriem ir šī te iekšējā vēlme. Un joprojām, vismaz man, un es ceru, varbūt, ka kolēģiem būs paplašināts redzējums, bet man joprojām ir gana komplicēts jautājums, ko mēs darām ar tiem vecākiem, kur vai nu vērtību sistēma, vai nu iepriekšējā dzīves pieredze, vai nu varbūt neaizdomāšanās par lietām. Un šie ir iemesli, kāpēc viņi nevēlas, lai ar viņu bērniem, piemēram, runā, lai viņi nevēlas paši par to runāt, viņiem ir kauns, viņiem ir nērti, viņi nezin, kā to darīt, un kā aizsniegt šos vecākus mērķēt un mērķtiecīgi, tas joprojām ir gan sarežģīts jautājums. Varbūt Ingai ir kādas idejas. Es paņēmu to mikrofonu, laikam. Es redzu divas lietas, un īstenībā tie aptaujā, kas jums bija, tur nebija manas atbildes, un es joprojām atgriežos pie tā, ka ļoti ārkārtīgi svarīgi, un tas nav nodalāms vecāki no izglītības sistēmas nav. Jo, ja ir forša laba ģimene, kas ieliek tos pamatus lieliski, viņi iet tālāk izglītībā un izglītības sistēmā, un arī tur saņem papildinājumu bērns. Bet, ja šī ģimene ir tāda, kā policista kungs aprakstīja, tad tā bērna vienīgā iespēja patiesībā ir tā izglītības vide, vienalga, vai tas ir bērndārs, skola, pulciņš. Un tāpēc tās abas nevar nodalīt, un tas ir ļoti svarīgi. Un es vecāku organizāciju mamām, tētiem pastāv 15 gadus, un es varu apliecināt, ka mēs esam ļoti daudz uz ministrijām gājuši un teikšu, cik ļoti svarīgi ir vecākus proaktīvi informēt saulaicīgi. Jo te arī izskanēja, ka internetā var atrast, meklēt informāciju, vecākiem vajag meklēt informāciju. Ziniet, par cik vajag meklēt informāciju, par cik tēmām. Un parasti šādas sarežģītas tēmas mēs sākam meklēt tikai tad, kad jau ir noticis gadījums. Vecāki nevar, un tur nevar vecākiem pārmest, ka viņiem jāspēj atrast visu no pareizes autiņbiksīšu nomaiņas, kas tās par pumpām viņam tagad zīdainim uzmetušās, kas tur tagad, vai tas zops vai pareizi tagad izkritis, vai kā viņš raug. Tas ir faktiski neiespējami. Un normāli ir, ja valsts atbalsta vecākus ar regulāru informāciju, uzticamu, regulāru informāciju. Un es varu padalīties ar piemēru, kā ir vairākās Eiropas valstīs darīts. Viens piemērs, kas sasniedz visu, vismaz piegādā informāciju, atlasītu informāciju tad, kad tā ir vajadzīga atbilstoši bērnu vecuma posmam. Ir, piemēram, izdot žurnālu, vienalga drukātu, elektronisku, kurš pienāk pastkastē, izziņā, kur jau vecāks, stājoties grūtniecības uzskaitē, saņem. Tātad mēs tagad uzzinām, ka gaidām bērniņu, aiziem pie ārsta, stāsties grūtniecības uzskaitē, viņa atzīmē, mēs vēlamies saņemt šo žurnālu tādā un tādā veidā, un tas žurnāls reāli seko bērnam. Sākiet bērnu dārzā, tad tas mums Latvijā būtu 1,5 gadus vecums, tad tātad žurnāls nomainās bērnu dārznieku, sākiet skolēns. Mēs mēģinājām mēs gadus, 8 vismaz izdodam žurnālus, bet tur trūkst tā kapacitāte. Mēs nesasniedzam pat ne pusi Latvijas vecāku, un arī visticamāk, ka šis mūsu brīnišķīgais projekts beigsies, jo te ir tas, kas valstī iztrūkst, tas princips, ka mēs strādājam preventīvi. Mēs visu laiku dzēšam tā kā ugunsgrēkus. Un tas ir ļoti skumi, bet tā tas ir, un šajā gadījumā tas ir jo īpaši arī. Un es ko par vecākiem izmantojot iespēju, ko man liekas ļoti svarīgi īsti pateikt, ka tas ļoti, ļoti svarīgais ārpus visa ir vecākiem veidot ciešas uzticības pilnas attiecības ar savu bērnu no
pirmajām viņa mūža dienām. Un te nepalīdzēs uzliktas izsakošanas visādas programmas telefonos, un tagad parādi man savu telefonu, kas tev tur ir. Tas neko nepalīdzēs. Palīdzēs tikai ciešu attiecību veidošanu, lai tad, tajā brīdī, kad ir tas, kā jūs teicāt, ka manam ķermenim bija nepatīkami, kam lai es to stāstu, bērns var aiziet pie vecāka un izstāstīt. Man bija šādi, nebaidoties, ka viņu pērs lamās, kā tu tā varēji izdarīt. Tas ir faktiski, es teiktu, ka šī temata un daudzu citu sāpīgo tematu vispār sakne. Kā mēs veidojam attiecības ar bērnu un kā mēs komunicējam vispār savā starpā. Un pirms es dodu vārdu Maijai runāt tālāk arī par šo te vecāku izglītību. Es atvainojos tiem, kuri bija uz iepriekšējā diskusiju, mēs jau par to runājām arī iepriekšējā diskusijā kontekstā ar grūmingu, bet pašvaldībām ir ar likumu uzdots piedalīties vecāku izglītošanā. Un, ja kāds ievadītu, teiksim, meklētājā, ja mēģinātu atrast kaut vienu, es nerunāju tagad par lielajām pašvaldībām, kur tomēr ir diezgan plašs piedāvājums, bet tāda vidēja izmēra pašvaldībās, es mēģinātu atrast kaut vienu, kas piedāvā, teiksim, kursus par bērnu ķermeņa robežām, par reproduktīvo veselību, nav tādu. Ir viss sākot ar knipelēšanu, beidzot ar smūtiem, bet nav tādu bāzi izpratnēji par bērnu ķermeņa robežām. Šobrīd Latvijā pašvaldības neveido. Tā, es beidzu sūdzēties un dod vārdu Maijai. Es tikai vēl uz iepriekšējo, ka vecākiem vairāk interesē, kā uztaisīt garšīgus smūtijus, nevis aiziet uz tādu izglītojošu nodarbību. Diemžēl tā bet nav arī piedāvājumi. Mēs vienkārši arī braucam uz vecāku sapulcēm. Skola ir ļoti labu gribējusi un organizē sapulces, lai izstāstītu vecākiem, kā pasargāt bērnus internetu vidē. Būtībā atnāk, varbūt, nezinu, ja skolā mācās 1000 bērnu, tad atnāk kādi 15 vecāki, kur, īstenībā visi, mēs redzam, ka viss ir kārtībā, viņi uzdod loģiskus jautājumus, viņi pārzina to tēmu jau. Bet labi, tas cits jautājums. Es varbūt vairāk uz vecāku izglītošanu, ne tik ļoti kā izglītošanu, bet vienu tādu atgādinājumu, ka vecāki ir tie, kas bērniem iedod viedierīces. Dažādu apsvērumu dēļ viņi izvēlas vecumu, kad viņi iedod. Visbiežāk tā ir 1. klase, jo bērns sāk pārvietoties jau patstāvīgi. Un noteikti jāceras, ka tajā brīdī, kad es iedodu viedierīci, ir pamatnoteikumi atbilstoši bērnu vecumam jāizstāsta. Drīkst to, nedrīkst to, novienojamies par to, kādās situācijās obligāti ir jāmeklē palīdzība. Un, protams, būs jāpatērē laiks mazliet vairāk, bet visās viedierīcēs ir jau automātiski iebūvētās šīs aizsardzības programmas, kur gan vecāki var pasakot līdzi, cik ilgi kurās programmās bērns pavada laiku, ierobežot to laiku, kuru viņi, piemēram, pavada TikTokā, lai viņi nevis 5 stundas ir TikTokā, bet 30 minūtes. Un to visu var izdarīt. Tā arī ja tiem vecākiem, kuri vēl nezina un kuru sākuma skolēni ir jau reģistrējušies sociālajos tīklos, tad oficiālais vecums, kad bērni drīkst reģistrēties sociālajos tīklos, ir 13 gadi. Un tas ir tāpēc, tieši arī iepriekš minēto iemeslu dēļ, ka mazāki bērni vēl adekvāti nesaprot to vidi, viņi dažādas viņus apdraudošas situācijas, viņi diemžēl nemācēs bez pieaugušo palīdzības risināt, bet ņemot vērā, ka bērni pārsvarā pavada vienu paši laiku viedierīcēs, tad sanāk, ka viņiem ir jārisina vieniem pašiem, ja vecāki tajā brīdī nav blakus, un viņi nav ar vecākiem izrunājuši, vai respektīvi vecāki ar viņiem nav izrunājuši, kurās situācijās būtu jāvēršas pie vecākiem. Un noteikti, ja jūs bērni arī sākumskolas vecumā ir reģistrējušies sociālajos tīklos, es piekrītu, jo visi tur ir, viņi negrib no bara, atpalikt no bara, tāpēc viņiem tas ir ļoti svarīgi.
bet iziet lūdzu cauri privātumu un drošības iestatījumiem, saķeksējiet, ka svešas personas viņus nevar uzrunāt, svešas personas viņiem nevar nekādas ziņas aizsūtīt, ka viņus neviens nevar atzīmēt, un virkni šos 2-faktoru autentifikāciju beigu galā, ka vienkārši pasargās bērnu no tā, ka viņa konts tiks uzlausts un tas izmantots, lai ņirgātos. Ļoti, vienkārši ir pamatlietas tieši saistībā ar viedierīču izmantošanu, kas ir jāizdara un arī, kas, tad palīdzēs arī šo saturu filtrēt YouTube, mazie bērni arī YouTube. Tur ir arī, kurš jautāja, kā bija interesi, kā pirmskolas vecuma bērni, kā nokļūt līdz pornogrāfijai. Vairāk gadījumi ir bijuši tādi, ka stāsta, ka mazais bērns skatās, sēž pie datora, visbiežāk planšete. Ģimenes lietošanas planšeti tam 4-gadniekam, 5-gadniekam. Un tad ir izmisusi mamma, kas zvana un ārprāts to internetu vispār, vajadzētu bloķēt un aizliegt, jo manam bērnam vienkārši masveidā viņš ieiet skatīties savu filmiņu, viņam reklāmas veidā viss rādās. Un tad mums pirmais jautājums ir, kas vēl izmanto šo planšeti? Vai tas ir tikai bērns to ir izmantojis? Nē, vēl ģimenes locekļi, tur brālis, vecākais tētis, vēl kāds. Skaidrs, internets strādā pēc principa. Algoritms, ko tu meklēji, tas tev tiek piedāvāts. Un planšeta nezina, ka tagad pie šos konkrētos video skatās 4-gadīgs bērns, nevis pieaudzis cilvēks. Un tā tas ir, jo tas, kas ir iepriekš skatīts, tas arī parādās. Bet ir YouTube un ir YouTube Kids, kur nav reklāma un kur saturs ir ierobežots. Un te ir tas, mēs ļoti viegli tā izstāstām par to, ka, vecāks tu varētu tur atķeksēt un tur atķeksēt. Un es pilnīgi pieļauju, ka šeit zālē mums arī ir vecākas, ko atķeksēt, jo, piedodiet, bet lielākā daļa vecāku nav tomēr uz tehnoloģijām uz tu, un izglītības viņi ir ieguvuši arī pirms laika, ka tās tehnoloģijas arī nebija tik ļoti ienekuši. Es beidzu vidusskolu, man vispār nebija mobilā telefona. Ja? Tā kā tagad mēs runājam par to, ka vai dot bērnam telefonus uz bērnu dārzu. Jā, Varbūt Maija varētu ātro reklāmas pauzi, kur klātesošie vecāki var meklēt informāciju tieši digitālajā prasmju uzlabošanai. Varbūt es, protams, varu sācīt vienmēr iestatījums, zobratiņš, iestatījumi, tad ir drošības ar atslēdziņu vai privātums vairodziņš, visbiežāk ir tās ikonas, kas jāmeklē. Bet, ja jūsu bērni jau izmanto, jūs izmantojat lieliski iespēja sarunai ar savu bērnu, apsēdieties blakus, mums ir jāsameklē iestatījumi, mums ir jāsameklē drošības privātumu. Viņi jums dažu sekundžu laikā atradīs īstās vietas, kur to var. Un tad jūs kopā izlasiet un izrunājiet un izstāstiet, kāpēc to vajadzētu ieslēgt, kas tur varētu būt riskants. Un burvīgi jūs būs pirmā saruna ar bērnu, un viņš zinās, tātad mammai vai tētim interesē tas, ko es tur daru telefonā. Tātad es viņam vēl citreiz varu atnākt kaut ko pajautāt. Jā. Tā kā mēs sākām par viedierīcēm, ja Andai vēl ir piebilstams kaut kas par iepriekšējo, tad to var darīt, bet es šo noslēdzošo daļu, pirms mēs ļaujam auditorijai uzdot jautājumus, tieši gribēju veltīt viedierīcēm un ierobežojumiem, vai un kādi būtu nepieciešami, bet varbūt ļausim Andai par iepriekšējo reflektēt. Ļoti nocietusies runāt. 3 lietas. Viena lieta ir tāda, ka Džīmas drošības programmas saturā, kas ir domāts primāri 5 līdz 10 gadu vecuma posma bērniem. Tur patiešām mēs, būtībā esam spiesti runāt arī par tēmām, par to, kas ir tev kaitējošs saturs un kas ir tev domāts saturs, kā bērnam to atšķirt. Tā kā mēs uzrunājam arī pornogrāfijas tēmas, bet vienlaicīgi mēs esam sapratuši, ka mums ir jāizglīto patiešām arī pedagogi, gan dārziņos, gan sākuma skolās. Tāpēc mēs ļoti strādājam pie Džīmas drošības programmas attīstības, lai viņi būtu katrā pašvaldībā, katrā dārziņā vai sākuma skolā. Un tur patiešām jūs atradīsiet arī daudz pašvaldībās Latvijā Džīmas drošības programmu, kurā mēs iesaistām pašu dārziņu vai pašu sākuma skolu, lai pedagogs arī kļūst par to bērnu drošo cilvēku. Jo mēs viņam rādām, ieraksti rociņā 5 drošos cilvēkus, un tas būtu brīnišķīgi, ja katrs bērns varētu 5 ierakstīt, pie kā viņš var vērsties, ja viņam ir kaut kāda veida sāpe, vai emocionāli, vai fiziski. Un tad otrā lieta, mēs sūtam ziņu arī vecākiem.
klāt pie tā, ka mēs izglītojam šo te bērnu un pedagogu, mēs sūtam arī vēstulīt vecākiem par visām šīm pašām tēmām, lai tad tomēr mēs vienlaicīgi izglītojam arī vecākus par tām pašām ķermeņa robežu tēmām, lai viņš ir uz vienas lapas ar bērnu un pedagogu, par ko tad šobrīd tiek runāts. Otrā lieta, Centrs Dardedze mājaslapā ir sadaļa drošības bibliotēka, un tur ir sadaļa arī par seksualitāti un par to, kā tā attīstās. Būtu ļoti vērtīgi, ja vecāks tomēr arī, droši vien, ka motivētais vecāks, bet tomēr ieskatās un saprot, kas tad kurā vecuma posmā ir okei, un kas kurā vecuma posmā jau ir tā mazliet jāpievērš uzmanība, un kas kurā vecuma posmā jau tā kā, mazliet ir, tā pastiprināti kaut kas tā kā jādara. Jo dažkārt mēs pārrēģējam, dažkārt mēs vispār nereaģējam. Tāpēc ir ļoti vērtīgi izglītoties par to, kā attīstās bērnu seksualitāte. Un trešā lieta, atsaucoties uz to, ko Anna minēja, ka ir cilvēki, kas sāk runāt par savām pieredzēm pēc daudziem desmitiem gadu. Mēs to sapratām, kad pagājušā gadā uzrīkojām kampaņus Lasi starp rindiņām, kur cilvēki varēja nākt un uz sienām paust savas pieredzes, un tāpēc mēs uztaisījām arī tādu virtuālo drošo telpu. Rakstot uz e-pastu drosa-telpa@centra.lv, jūs varat pieteikties, ja gadījumā jūs vai kāds mums pazīstams cilvēks ir bērnībā cietis no seksuālas izmantošanas, un tad mēs reizi mēnesī tiekamies un dodam tās tēmas, diskutējam, runājamies par tām tēmām, kas ir aktuāls tiem cilvēkiem. Tāpēc ir vieta arī tiem cilvēkiem, kas bērnībā ir piedzīvojuši to, kas viņam nebija jāpiedzīvo. Es ceru, ka visi minētos resursus piefiksē un pierakstīja, ja ne, pārskatīties pēc tam tieši redz ierakstu un varēsiet, tātad, ņemiet vērā, kuru meklēt informāciju. Tātad par mobīlajiem telefoniem, caur kuriem, kā mēs konstatējam jau pašā sākumā, tomēr lielākoties pie bērniem šis kaitīgais saturs nonāk. Vai ir jēga ierobežot pašu šo telefonu pieejamību, piemēram, skolās, vai atkal tāda aizlieguma ir pilnīgi neproduktīvi un nepalīdz Nellī? Jo dažas skolas tieši tā arī dara, ka vienkārši sametam kastītē. Mūsu praksē ir dažādas skolas, ir skolas, kas tiešām viņiem ir vienošanās, ka mēs liekām telefonu kastītē, izmantojam tur noteiktajos laikos, tad, kad skolotājs, piemēram, kaut kādas mācību procesā izmanto vai kaut kur viņi dodās, tā kā ārpus skolas, ārpus klases, ja. Ir cits tā kā algoritms skolām, kas izmanto mācību procesā, neatbalsta kastītes, bet viņi paši mācās disciplēt. Jā, ir pētījumi, kas rāda, ka ja bērnam telefons ir uz galda, un viņš tur kaut ko mirgo, un tur kaut kādas ziņas nāk, tad tas novērš bērnu uzmanību, ja? Un tā kā pazemina apgūto saturu un tā kā mācīšanās efektivitāti. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai šie procesi tiktu kontrolēti. Un lielākais izaicinājums un ir praktiski tajās skolās, kas nespēja uzlikt rāmi, kur viņam vai no prasmes, vai no vēlēšanās, vai no kaut kādu citu iemeslu pēc, kad viņi nespēja pateikt, ka, Klau, mēs darīsim šādi. Un praktiski tā kā tajās skolās notiek kā dieva zīmes, vai kā lai to pasaka, ja? Lūk. Bet tajās skolās, kur ir tā kā skaidrs rīcības algoritms par to, ka mēs darām šādi, tad tā kā bērni un bērnu vecāki pieņem spēles noteikums. Bet vēl ir viena lieta, kad nepietiek ar to, ka tu 1. septembrī pasaki, ka mēs darām šādi. Tiem noteikumiem ir jābūt redzamiem, un par viņiem ik pa brīdim, protams, arī ir jāatgādina. Un tad, kad mēs spējām iedot to, to noteikumu, ja, un paši arī viņus ievērot, nevis bērnam aizliegt telefonu izmantot, bet tas attiecas arī uz citiem, skolotājiem, kopumā, un ar personālu un atbalstu personālu kopumā. Jo ir jāsaprot, ka vislabāk bērns mācās skatoties uz mums. Ja? Un ja tu viņam saki vienu un dari kaut ko citu, rezultāta nebūs. Viņš iemācīsies tev vienkārši kvalitatīvi melot, un tad tā kā man bija skolotāja, kas atnāk un saka, mēs viņam atņemam telefonu, viņš izvilka otru. Ko lai mēs daram? Andai ir kas piebilstams par telefoniem, un tad Andim. Jā, ir skaidrs, ka
vienmēr būs variants B. Mūsdienu bērni, jaunieši ir tiešām gan advancēti, līdzīgi kā Anda arī teica, vai tas ir viedpulkstenis, vai tas ir jebkas cits. Vienkārši pateikt, ka nē, mēs tagad nekad nelietosim, tas nestrādās. Tas, ka ir jāierobežo kaut kādos posmos, mēs runājam par laiku pirms miega, mēs runājam par laiku, kad mēs esam telpā un mācāmies. Tas ir tiešām diskutējami no tās puses, ka droši vien tiešām mums būtu jāsaprot, kā šīs robežas jānovelk, jo kaut kādām viņām ir jābūt. Mēs nedrīkstam nekad atstāt viedierīces pašplūsmā, izmanto kā gribi, es neko par to nezinu, tu tāpat esi gudrāks par mani. Un tas ir tas, ar ko grēko patiesībā daudz vecāku un daudz speciālistu, kurus saskars ar bērniem. Viņa nostāja ir, tu taču tāpat zini labāk par mani, es tev neko nevaru palīdzēt. Un tajā brīdī, kad bērns interneta vidē nonāk riktīgās ziepēs, un viņš nezin, ko tur darīt, viņš arī vairs nevēršas un neprasa, jo viņam jau ir iedota tā sajūta, ka mēs no šīs vides neko nesaprotam, nenāc un nejautā. Un tas gan ir tas akmentiņš, ko es gribētu mest no mūsu pieaugušo lauciņā, sakot, ka ir skaidrs, ka pasaule mainās tehnoloģijas, un mūsu dzīvē ienāk viedierīces un ienāk jaunas lietas. Un mēs nevaram visi zināt visu, tas ir pilnīgi skaidrs, mums tas nav jāzina, bet tas, ka mums ir jāmeklē, jāinteresējās, un mums ir jābūt bāzei par viedierīciem, par kaut kādiem drošības jautājumiem, par to, ko, piemēram, bērnam darīt, ja kāds viņam prasa to pašu kā atbildi. Ja bērns atnāk, mums ir jābūt vai nu gataviem sarunai un teikt, ok, es tagad uzreiz nezinu, bet nāc, sēžamies, domājam, es tūliņ būšu tev blakus un es tev palīdzēšu, vai nu mums ir jau jābūt kaut kādām zināšanām. Paldies, un es došu Andim vārdu, es atvainojos. Es Andrijs, tad es atdošu mikrofonu tev. Es divas lietas laikam. Viens ir par to aizliegumu, un es savā dzīvē, profesionālā dzīvē, es piedzīvoju tikai vienu gadījumu, kad ir izdevies problēmu likvidēt ar aizliegumu. Pārējos gadījumos tas rada šķietamu disciplīnu, bet nekādā veidā nemazina motivāciju. Un daļa jau šo te saturu, pornogrāfisku saturu, viņa nav kā tāds nevēlams baneris kaut kur iekrits, viņa ir apzināti meklēta. Līdz ar to mums laikam tomēr neizbēgt no tā, ko dara gan nevalstiskās organizācijas, gan arī citi partneri, kuri mēģina izglītot tomēr. No tā mēs neizbēgsim. Aizliegums. Lielākā daļā aizliegums rada tikai papildus interesi, un tie, kas gribēs, tie atradīs vienmēr. Šis nav tas laikmets, kad mēs varam informāciju noslēpt. Bet man liekas, tas, kas viens cits aspekts, mēs saucam mobilais tālrunis. Būsim godīgi, viņš sen vairs nav tālrunis. Viņš tālrunis pārstāja būt gadus 10 atpakaļ. Šobrīd tā ir, es nezinu pat kā, lai viņu nosauc, bet tā ir mašīna, kura ģenerē visu. Mēs ar viņu varam maksāt, ēst, pasūtīt, aizbraukt, izdarīt visu. Un līdz ar to viņš maina savu jēgu pēc būtības. Tas nozīmē, ka mēs faktiski bez jebkādas drošības instruktāžas iedodam bērnam rokās ieroci, kurš iešaus viņam pašam. Tāpēc, klausoties, ko pārējie kolēģi saka, man radās tāds sajūta, ka visticamāk, jo es esmu ar savu meitu, viņai tagad 9 gadi, es arī esmu mēģinājis runāt par drošību, jo skaidrs, ka viņa spēlē visādus Roblox un ko viņa vēl, es pat nesaprotu, ko viņa tur dara, es šeit paskatos, mēs esam runājuši, bet man jāpiekrīt, vai mēs esam iekļaujuši visas tēmas, es arī pats nezinu, godavārds nezinu. Un tad, kad es dzirdu kaut kur televīzijā kāds no kolēģiem, nezinu, māja kaut ko runāt, es domāju, šito es esmu aizmirsis, tad es iekļauju. Bet varbūt, ka mums vajag tiešām vienu drošības tādu līgumu, instruktāžu, nosauksim, kā mēs no viņu gribam, kur mēs visi kopā saliekam tās tēmas vai tos topikus ar saturu, ko tad man kā tētim ar savu meitu vai dēlu vajadzētu izrunāt. Noteiktā brīdī, tad, kad es viņam vispār uzticu to tālruni. Jo, atkārtošos, bet tālrunis praktiski šobrīd jau tiešām ir tāds, ierīce, kur tam bērnam var kaitēt. Un visticamāk, ja mēs viņu kontrolēt, tas tiešām nav efektīvi, bet šeit tomēr ir vajag pastīties tajā vēsturē, kas tur īsti ir noticies, un lai kādas mums tās cieņpilnās attiecības būtu. Paldies. Un Andē, pavisam īsi lūdzu noslēdzošo repliku, un tad jautājumiem laiks. Es tiešām gribēju īsi, tiešām tāda čekliste vecākiem noderēta šeit, bet par iepriekšējo tēmu par pedagogiem es gribēju piebilst, ka arī man bērnu skolā bija tā situācija, kad ir 2. klase, bērni savā starpā pārsūta viens otram pornogrāfisks materiāls un par to ķiķina un ņemās par šo tēmu, un skolotāji īsti nezina, kā uz to reaģēt. Un visbiežāk
tā kā īsti nereaģē. Vienkārši disciplinē, kā parasti disciplinē, bet par šo saturu tā kā, nezinu, kā reaģēt. Un, manuprāt, ir būtiski gan, ka mēs saprotam, kurā brīdī tad gan tas vecāks, gan pedagogs runā. Tad, kad vēl nekas nav noticis, un ja tomēr tas pedagogs redz, ka tajā starpbrīdī notiek action par šo tēmu, ka mēs nepievēram acis, parunājamies par to, kas tad ir tas, ko tu redzi, kur tu to dabūji, vai to kāds atsūtīja. Tas pats, man liekas, droši internet bieži uzdoties jautājums, vai to kāds pieaugušais atsūtīja, vai tu to pats uzmeklēji, bez nosūtījuma, bet vienkārši parunājamies par to, ko tad mēs tur redzam, kas tad ir tas, kas tas ir, kas tas nav. Un es novēlētu drosmi gan vecākiem, gan pedagogiem nepievērt acis uz to. Jā. Novēlēsim drosmi, un es novēlu drosmi auditorijai uzdot jautājumus. Lūdzu, šeit ir pirmais, kur mums ir mikrofons. Lūdzu, jauna sieviete strīpainā krekliņā. Jā, paldies par diskusiju. Es vēlējos uzdot jautājumu, cik tas ir reāli pašiem vecākiem izglītot bērnus, ja viņiem tā izpratne par pornogrāfiju un par šiem te, iedomāsimies, WhatsApp grupa, draugu grupa un tā saucamie smieklīgie video, kur mēs redzam, kailus vīriešus lecam uz kamerām un, uzskatām to par kaut ko smieklīgu. Vai par, piemēram, ka pornogrāfisko saturu vienkārši tas tiek izmantots ikdienā, vai arī tas tiek katru nedēļu izmantots, un kā mēs varam izglītot bērnu, ka tas ir, tas ir tikai pieaugušajiem. Bet te jau tas nav nekas slikts. Tad kā mums pašiem novilkt to robežu, pašiem pieaugušajiem? Kā pieaugušajiem novilkt robežu? Inga varētu sākt par šo. Es gan redzēju, ka Anda bija gatava pirmā. Tu gribi pirmā? Es pēc tam komentēšu. Novērtēju. Man tas pirmā atbildes nāk prātā ir dažādi ierobežojumi, kas tā kā aizliegumi krīt ar laiku. Tāpat kā braukšanas tiesības arī pienāk tajos 18 gados, nevis 8 gados. Un tāpat mēs varam skaidrot arī šīs satura lietas, ka ir, man šķiet, ka katram bērnam būtu jāzina, kas tad ir tas, kā saprast, ka šis saturs, ko tu kaut kur esi uzgājis vai kāds atsūtījis, ka šitas ir kaut kādā veidā tev kaitējošs, kā atšķirt, ka šitas man kaitē, vai šis man nekaitē, šis ir ok, vai šis nav ok, tā kā, kas ir, pēc kā spriest. Piemēram, pēc savām sajūtām, kādas man tas rada, un tas varbūt arī katram atšķirīgs. Tā kā pirmais kritērijs var būt, kā atšķirt, otrais kritērijs būtu, lai bērns jau saprot, ko tas man dara, tā kā, jo bērnam var rasties, kāpēc tev varam, man nevar, ko tas man dara. Spēt atbildēt viņam uz jautājumu, kā tas viņam kaitē, un tur mazliet ir jāpamācās par šo. Bet ir jāapzinās pašam, ka tas kaitē. Tieši tā, un tad ir jāapzinās, ka pētījumi rāda, ka kaitē īpaši vardarbīgs saturs. Un trešā lieta ir, kāds ir tas scenārijs, ko man kā bērnam ir jādara, ja es viņu satieku. Tātad, ja mēs maziem bērniem sakam, pasaki stop, ej prom un kādam izstāsti, arī pornogrāfijas gadījumā vai kaitējošu saturu, un arī daudzos citos gadījumos var šī pati formula noderēt. Pasaki, apstādies, aizver šo cietu, aizej prom no šīs vietas vai šīs situācijas un kaut kādā brīdī, kad tu vari pastāst kādam drošiem pieaugušajiem. Jā, Inga? Jā, man ir komentārs. Man ir tāda sajūta un arī novērojums arī no savas dzīves, ka mēs kā vecāki pārāk daudz lasam lekcijas saviem bērniem. Arī tad, ja bērns uzdod jautājumu, tad es tomēr rosinātu vairāk klausīties bērnos un mazāk, tā kā man bērni paši teikšu, tu vari beigt lekcēt un beigt lekcēt tiešām. Jo šajā gadījumā, ir tur tas video, un nevis tagad lasīt morālu, un es te tagad klausījos lampas diskusijā, un tagad tas, un tagad tā, un tagad tu atpazīsti, tu saproti, kas ar tevi notiks. Bet tādu dzīvu, foršu sarunu mēģināt nebaidīties, uzdot jautājumus, ieklausīties, ko saka, un noteikti vispār to drošības tēmu es noteikti iesaku ieviest kā tādu regulāru, par ko parunāt ģimenē. Un uzspēlēt kopā Roblox, lai iemāca, un pastīties Minecraft, paspēlēt, un pat varbūt tas besī, bet, pamēģināt un pacensties un iedziļināties tajā bērnu pasaulē, tas rada uzticēšanās, tādu sajūtu. Un
Un to pašu darīt arī pedagogiem. Es domāju, arī audzināšanas stundās. Nu, kas ir tie youtuberi, kam jūs sekojat? Nu, uzliekam, paskatāmies, nu, kas tur tāds ir? Kāpēc viņam ir tur miljoniem sekotāji? Un man liekas, ka tāda dzīva saruna, mēs visu laiku koncentrējamies, tagad mums vajag programmu, bet tās dzīvās sarunas vienkārši par tematu mums iztrūkst. Un tad, kad uzdev jautājumu, vai pārbauda bērnu telefonus, es tiešām esmu tas vecāks, kas nepārbauda. Un es kaut kā, man ir tāda pašai kā vecākam sajūta, ka tas ir jādara citādi, jo mēs varam uztaisīt čeklistu, bet tas attīstās tik strauji, tā čeklista vienkārši jau pēc gada būs pilnīgi cita, mēs nespējam vispār tam izskriet cauri, bet tā dzīvā saruna savu bērnu, dzīvā interese par viņa dzīvi, Es tiešām visu laiku domāju, ka tā ir tā atslēga. Paldies. Pirms es dodu vārdu Andim, es paskatīšos uz Arti, lai saprastu, mums acīm redzot tiešraidi tūlīt beigsies. Pēc 1 minūtes, tāpēc es atvadīšos no tiem, kas skatās tiešraidi. Mēs mazlietiņas ceru varam pāris minūtes vēl pārvilkt. Lūdzu, Andim. Es pavisam īsi, lai tiešraidē tiktu iekšā. Viens pavisam īsi drošības padoms. Ja arī un bērni saņem šādus īsos video un redz, un varbūt arī nekāda katastrofa nenotiksies. Bet tas, ko vajadzētu darīt, viņu vajadzētu turpatās arī izdzēst ārā un nepārsūtīt. Jo tiklīdz jūs pārsūtat, tur var iestāties ļoti nepatīkamas sekas. Ja faktiski tā būs pornogrāfijas un nedodies vēl bērnu pornogrāfijas izplatīšana, tad tas ir tas, kur īstenībā bērni, kuriem jau iestājusies krimināla atbildība, nu, diemžēl, bet iekrīt šajos slazdos, kad it kā joku faktiski pārsūta tālāk cita bērna kailfotā. Un tad faktiski jau ir smagas sekas. Jā. Paldies. Es atļaušos ātri paņemt vēl vienu jautājumu, ja kādam ir. Ja nē, tad es jūs sūtīšu mājās vai uz turpmākajiem lampas pasākumiem. Es ceru, ka jūs visi dzirdējāt un atceraties tos resursus, kas tika nosaukti. Ja nē, skatieties tiešraides atkārtojumu un sekojiet ļoti vērtīgajiem ieteikumiem, kurus mūsu diskusijas dalībnieki jums ir devuši. Un aplausi Andai, Andim, Ingai, Maijai un Nellijai. Paldies jums!